Inga, labrīt! Labrīt! Laipni lūgts Tekstiljānā. Jā. Pastāsti, kas ir Tekstiljāna? Tekstiljāna ir mūsu ļoti lolots projekts. Mēs esam Estera Development kompānija, kas attīsta dzīvojamo fondu Latvijā. Šis ir mūsu visgaidītākais, vislolotākais projekts uz doto brīdi. Ļoti centāmies saglabāt arī kaut ko no vēstures. Tādēļ, kad šo projektu pasūtījām pie arhitektiem Sērmu un Norde, viņi izpētīja iepriekš šeit esošās vecās ēkas, viņu ķieģeļus, un atrada vienu krāsu, kas cauraužās cauri visam. Tā ir terakotas krāsa, un to var redzēt arī mūsu durvīs un šādos tādos elementos. Centāmies atnest līdzi nedaudz no iepriekšējiem laikiem, no vēstures, bet uzbūvēt jaunu, modernu un ļoti kvalitatīvu ēku. Kāpēc tieši nosaukums Tekstiljāna? Tādēļ, ka agrāk šajā vietā bija tekstila rūpnīca. Pirms tam gan šeit viss sākās ar rotaļlietu fabriku. Bet nākamais, kas šeit ilgus gadus bija, tā bija tekstila rūpnīca Tekstiljāna, un tādēļ arī šis nosaukums iet līdzi. Varbūt pastāst par lokāciju, kur mēs īsti atrodamies? Mēs atrodamies Torņakalnā. Mēs atrodamies vietā, kur, kā mēs ticam, uz kuriem tiek vērsta Rīgas attīstība, jo centrs ir pilns un Pierīga arī tiek apbūvēta. Šī ir viena no tām vietām, kur mēs redzam to nākotnes attīstību, jo šeit ir jaunais universitātes centrs, Mūksels biznesa centri, tāpat tās Rail Baltikam kādreiz šeit ir plānots multimodālais satiksmes mezgls. Tā kā mēs esam jaunajā Rīgas daļā, tajā pat laikā mēs esam blakus Arkādijas parkam, kas ir tikai 500 metri Uzvaras parkam un visam pārējiem. Tā kā šī ir tāda ļoti laba lokācija, lai šeit iedibinātu jaunas dzīves tradīcijas vai atgriezt vecās no laikiem, kad šeit dzīvoja un baudīja Pierīgas dzīvi. Kā es varu nokļūt centrā, ja man nav mašīnas? Centrā var nokļūt ar tramvaju autobusu, kur pietur ir tieši blakus mājai. Centrā var nokļūt arī pa veloceliņu, jo tikko mūsu projektam garām tika izveidots jauns veloceliņš. Centrā var nokļūt arī ar kājām, jo principā līdz akmens tiltam ir pavisam īsts pastaigas gājiens. Savukārt uz otru pusi tāds pats gājiens ir uz Āgenskalnu kalnu. Kur es no rīta varu aiziet uz veikalu, ja man vajag nopirkt pienu, piemēram? Tā saucamais Čību veikals. Čību veikals ir tepatās pāri ielai, ir Maksima. Un savukārt šajā te komerctelpā, kas mums ir, būs kafeja un kafejnīca. Tā kā tur būs pavisam čību veikals, tur varēs no rīta doties pēc savas kafijas. Jā. No kā ir celta vispār māja? Kādi konstruktīvie risinājumi šeit ir izmantoti? Mājas nesošās konstrukcijas ir no dzelzbetona, un viņas ir aizpildītas ar betona blokiem, kas dod labu skaņas izolāciju. Mājai ir A+ energoefektivitātes klase, viņa ir labi, pareizi siltināta, un arī dzīvokļu starpsienas starp dzīvokļiem noteikti ir mūra, un kas dod šo te papildus skaņas izolāciju. Un starpsienas starp istabām? Starp istabām ir divu veidu, vai nu tās ir mūra starpsienas, kuras tehnoloģiski bija nepieciešams, vai nu tās ir dubultā reģipsa starpsienas ar skaņas izolācijas slāni. Savukārt virtuves zonā ir finieris, lai skapīts vienmēr paliek tur, kur viņš ir pieskrūvēts. Pastāst, kas ir Estera Development? Mēs esam Latvijas attīstītāji ar saknēm un pieredzi Igaunijā. Esam attīstījuši tādus liels projektus kā Liepziedi un Tuvidi. Uz doto brīdi šī ir Tekstiljānas pirmā kārta. Te ir plānots vēl vairākas ēkas nākamajās kārtās. Un savukārt lielais projekts, kuram plānojam pievērsties šī gada otrajā pusē, ir Tērbatas dārzs. Tā ir bijusī sporta pils teritorija, kurā mēs plānojam uzbūvēt 6 lielas ēkas. Cik šajā ēkā ir dzīvokļi? Šeit kopā ir 64 dzīvokļi un 1 komerctelpa. Vai šī māja jau ir nodota eksploatācijā? Jā, māja ir nodota eksploatācijā. Patreiz tiek finišēta sadalīšana dzīvokļu īpašumos ierakstīšana zemesgrāmatā. Šonedēļ mēs plānojam sākt pirkumu līgumu parakstīšanu un attiecīgi pirmie iedzīvotāji iespējams šīs nedēļas beigās vai nākamās nedēļas sākumā saņems atslēgas. Cik ir jau pārdot vai rezervēt dzīvokļu šobrīd? Kopumā ar priekšlikumiem pārdoti ir 20 dzīvokļi. Tad vēl 2/3 aptuveni. Jā, patreiz šāda līmeņa projektu ir viegli pārdot, kad viņš ir gatavs. Tāds, kāds viņš ir tagad, tagad klienti nāk, apskatās, viņiem patīk, un tad viņi izdara šo te gala lēmumu par labu Tekstiljānai.
Jā, es gribu izteikt komplimentu, viņš diezgan simpātisks. Tas ķieģelītis tāds, tas apdars izstās ļoti, ļoti forši. Jā, nu šeit mums jāsaka paldies Sarmana Orda arhitektiem. Viņi ir lieliski tajā, ko viņi dara, un tiešām projekts ir skaists, un viņš arī šajā vietā iedarās, un ņemot vērā, ka mums ir plānā, kā es teicu, vēl vairāk sēkas šeit, būs ļoti skaists jauns dzīvojums kvartāls. Vai balkoni katram dzīvoklim? Nē, ir daži dzīvokļi, kas ir vērsti uz vienības gatavas pusi. Ja tie ir nelielie vienistabas dzīvokļi, tiem balkoni nebūs. Bet pārējiem visiem dzīvokļiem ir balkoni. Pirmajam stāvam ir terases, tāda sava privātā ārtelpa, un savukārt augšējam stāvam ir līdz pat 60 kvadrātmetriem liela jumta dārzi. Kas mums te ir ar velosipēdu novietošanu? Velosipēdiem ir velo novietnes tepat tās ārā izveidotas, un arī pagrabstāvā. Pagrabstāvā ir pieejamas gan stāvvietas, gan uzglabāšanas telpas, gan arī viena telpa, ko mēs esam atvēlējuši pēc iedzīvotāju pašu vēlmēm, vai nu velosipēdiem, vai nu ratiņiem, vai nu ko viņi tur vēlēsies, tad viņi paši iedibinās savu dzīvošanas kārtību. Varbūt Inga, tu var uzreiz pastāstīt, kas ir ar stāvvietām šeit, un varbūt arī par cenām. Jā, stāvvietas ir pieejams tiem, kas pērk 3, 4 un 5 istabu dzīvokļus. Stāvvietas pazemē ir par cenu 20 000, ir arī pāris stāvvietas virzemē, tām cena ir 15 000, tās būs lētākas. Un ņemot vērā to, ka elektroauto kustība mums tikai aizsāks Latvijā, mēs neuzstādījām kādu noteiktu uzlādi, bet mums ir aprēķināts strāvas tā, lai cilvēki, kuri vēlēsies, kuriem būs šīs stāvvietas, varētu izveidot savu personīgo uzlādi. Vai nu tas ir wallbox, vai nu kāda cita veida uzlādes, katram patreiz tas ir ļoti individuāls. Cik ir pazemes stāvvietas? Stāvvietas kopā ir 34, un uzglabāšanas telpas ir no 2 līdz 5 kvadrātmetriem, un tad attiecīgi var izvēlēties pēc tā, cik liels apjoms ir plānots uzkrāt. Es te no āras nevaru saprast, cik stāv te ir? It kā 4, it kā 5? 5. 5. ir šis stāvs, kurā ir penthouse tipa dzīvokļi, lielie dzīvokļi ar jumta dārziem, ja smokšā, es tev arī parādīšu, kā izskatās no turienes. Un kopumā ir 5 stāvi. Un lifts jums ir? Jā, mums ir 5 kāpņu telpas, un katrai kāpņu telpai ir savs lifts, un lifts brauc lejā līdz pazemes stāvam, tā kā viss iedzīvotāji ērtībā. Inga, man vienmēr ir svarīgs jautājums, kā te ir ar svaigo gaisu telpās? Katram dzīvoklim ir sava rekuperācijas sistēma, un esam ieviesuši arī tādu lietu kā gudrās mājas risinājums. Gan rekuperators ir attālināti vadāms ar aplikāciju, gan arī radiatoriem ir termogalvs, kas ir attālināti vadāms ar aplikāciju, un arī domofons, kuru var atvērt un regulēt āru durvis arī ar aplikāciju. Šobrīd esam tādā smukā, iekārtotā dzīvoklī. Cik saprotu, šis demo dzīvoklis, ja? Jā, šis ir mūsu demo dzīvoklis, kurā dzīvo mūsu demo gariņš, un viņš ļoti laipni aicina ciemos arī citus apskatīt, kā šeit viss izskatās. Mums lieliski dizaineri no Igaunijas, no kompānijas Limehouse ir iekārtojuši šo demo dzīvokli, jo dizainera galvenais uzdevums ir parādīt, ka šīs telpas ir funkcionāls, viņas var sazonēt un visam pietiek vietas, lai arī varbūt tās pēc kvadrātmetriem dzīvoklis ir kompakts. Ja es pērku dzīvokli, es iegādājos viņu bez mēbelēm. Pareizi, kas ir iekļauts cenā? Jā, dzīvokļa cenā ir iekļauts parkets, līstes, krāsotas sienas, slēdži, rozetes, iekšdurvis, ārdurvis, priekšnamā un sanmazglos ir LED apgaismojums, sanmazglos ir flīzes, santehnika un elektriski apsildāmā grīda. Tas ir tas, kas ir cenā. Cenā nav iebūvētās mēbeles, gaismas, dizaina priekšmeti un visādas citas papildus lietas, kas ir ļoti sensitīvas un katram pēc viņu vēlmēm piemeklējams, tad, kad ir dzīvoklim saimnieks. Kas mums pa parketu ir? Šis ir Boen bezzara parkets. Mēs izlēmām, ka mūsu projektā nebūs vairāk apdares varianti. Mēs šeit ielikām visu tādā līmenī, kas atbilst augstākās klases vai luksus apdares veidam, un domājam, ka iedzīvotāji saņems visu pēc augstākā standarta, lai nav sajūta, ka kaimiņam tomēr bija labāks. Jā, tad reiz ir. Kas mums ir ar logiem un durvīm šeit?
Logi mums ir 3 stiklu rehau logi. Logu ir daudz, lai projektā būtu gaisma. Logi ir vērsti atkarībā no plānojuma uz dažādām pusēm, bet viņiem ir lieliska skaņas izolācija arī tiem logiem, kas ir vērsti uz ielas pusi. Skaņas izolācija ir tāda, ka pilsētu jūt tikai šo logu atverot, aizverot ciet, tu esi pats savā valstībā. Durvis mums ir igauņu kompānijas Viljandi durvis, un ārdurvis ir atbilstoši visiem standartiem, ugunsdrošas un arī citādi drošas. Kāds mums ir griezta augstums? Griezta augstums dzīvojamā zonā ir 2,70. Kas mums ir ar santehniku? Vannas istabās mums ir Villeroy Bosch santehnika, vannas un melnā Hansgrohe, melnie krāni, dušas, kā tas saucās, es nezinu, aizmirst. Ūdens maisītāji. Jā. Kas mums ir? Mums ir vannas vai dušas? Atkarībā no dzīvokļa tipa. Piemēram, šis demo dzīvoklis ir 3 istaba ar 2 sanmazgliem. Attiecīgi, vienā ir duša, vienā ir vanna. Mazākos dzīvokļos ir dušas un lielākos ir dzīvokļos pārsvarā ir vannas. Ja es izdomāju iegādāties šeit dzīvokli, ar kādu naudas summu vajadzētu rēķināties? Varbūt var iziet cauri visiem istabu tipiem. Visiem tipiem vislabāk būs droši vien iziet cauri www.textilian.lv. Tur mums ir diezgan ērta navigācija un var apskatīt visu aktuālo, kas ir pieejams, kas ir brīvs ar plāniem, ar stāviem un ar cenām. Bet vienistabas dzīvokļi mums ir sākot no 90 000, savukārt augšējā stāva penthausi mums ir pieejami par 480 000. Šāda tipa 3-istabu dzīvoklis, kādā mēs atrodamies, ir pieejams sākot no 200 000. Attiecīgi varianti ir daudz, atkarībā no vēlmēm, no rocības ir iespēja izvēlēties. Es ļoti labprāt gaidu visus ciemos, jo viena lieta ir stāstīt reklāmas rullīti un viņu kaut kur translēt, bet otra lieta ir, ka cilvēki ienāk un sajūt šo te īpašo auru, ko mēs esam centušies radīt, novērtē šo te kvalitāti, jo pircēji mūsdienās ir ļoti zinoši un viņi zina un saprot, kas ir kas, un līdz ar to mums ir ļoti, ļoti patīkami, ka atnākot uz šejieni, cilvēki aiziet ar sajūtu, ka jā, šis tiešām ir īpašs un lielisks projekts, tā kā ir jānāk. Tā kā droši zvaniet Ingai, viņi gaidīs jūsu zvanu un ar lielāko prieku parādīs jums šo visu skaistumu. Noteikti. Un starp citu, šo ceturtdienu mēs piedalāmies City 24 organizētajās atvērto durvju dienās. Mums būs lieliski atvērto durvju pēcpusdienu. No 4 līdz 9 mēs gaidīsim visus interesantus, parādīsim viņiem interesējošos dzīvokļus un pastāstīsim visu par iespēju iegādāties Textilian. Tā kā laipni lūgti, brauc ciemos.